sabiedrībai būtiski tas, ka mēs šajā diskusijā centīsimies izvairīties no jautājumiem par politiku. Ja? Kāds ir, kur gribēja izteikties un runāt par to, par politiskiem jautājumiem, ja? politiskiem, ne par rīcību politiku. Ja? Tad varbūt, ka ir laiks jautājumiem. Bet tā galvenā ideja ir tā, ka mēs runājam par principiem, par to, kā par pārvaldību, par tehnoloģiju, par to, kādā veidā labāk šīs visas lietas organizēt, no tādas organizatorisku viedokļa, ja? Nevis no tāda, ko mēs darīsim no tāda politiskā partija. Mums ir diezgan ātri jābeidz, pēc stundas un 5 minūtēm mums ir šī diskusija jābeidz, tā kā mēģināsim kaut kā diezgan kompakt. Un tāpēc es arī daudz nerunājot, došu vārdu mūsu dalībniekiem, diskusijas dalībniekiem ar domu, ka mēs no sākuma runājam par vīziju, par to, kā mēs gribētu, kādā veidā valsts pārvaldība tiek organizēta, iesaistot dažādas mūsdienu tehnoloģijas, lai varētu nodrošināt gan saikni ar pilsoņiem, gan caurskatāmību, gan arī tādu spēju pilsoņiem iesaistīties pārvaldībā. Un kā mēs to redzam, kā tam vajadzētu ideālā versijā būt pēc 5 gadiem. Ja? Un tad, kad mēs būsim katrs izteikuši savu viedokli par to, tad mēs mēģināsim saprast, kā tad mēs pie tā varam nokļūt no situācijas, kurā mēs esam pašlaik. No ideālā uz reāli. Labi, varbūt sāksim mēs sēdīšos. Domāju, ka nav jāskat drīkst. Es sākumā. Es esmu Edmunds Sprūčs, šodien pārstāvu Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju, kas valdes loceklis, un ikdienā es darbojos arī ar tehnoloģijām saistītā uzņēmumā. Kancela Latvija vadītājs, mēs Latvijā pārdodam uzņēmumu vadības sistēmas un ieviešam izpildām. Un tās domājot par konferences tiem mērķiem jau sanāk tādā diezgan ilgā jau termiņā. Pirms konferences ir kaut kāds viedoklis ir tā kā izkristalizējies. Ja? Man liekas, ka divas tās svarīgākās lietas ir pirmais, ir, kad tā kā viena arī teica, ka valsts pārvaldes ierēģi nav naidnieki, ja? Tur arī strādā cilvēki, tur strādā cilvēki, kuriem ir idejas, kuriem ir kaut kādas, arī to ideju virzīšanas iespējas un metodes, un, kad varbūt vienkārši tas, kas pietrūkst lielā daļā gadījumā, ir tāda, izpratni par to lielo bildi, ka tā jaunā valsts mums patiesībā ir piegādātājs, un mēs viņiem visi esam klienti. Ja? Un cik mēs ierēģis nesaucam īsti par konsultantiem, varbūt retos, ja? Par klientu konsultantiem un par pārdevējiem un tam līdzīgi. Ja? Tad varbūt arī, kad viņiem pašiem tā savu misiju, viņi tā, viņi katru dienu nav uzkrītoši, kad viņi ir patiesībā klientu apkalpošanas centrs, kā jebkurā uzņēmumā, faktiski tās atšķirības ir niecīgas, jo gribiet, mēs jau par savus nodokļus maksājot, mēs par tiem pakalpojumiem arī maksājam. Ja? No otras puses, pretī, ja mēs saņemam strūtīgi pakalpojumu, tad mēs mūkam prom, nemaksājam un visādi citādi. Ja? Kas arī šobrīd ir raksturīgi laikam valstī. Un, otrs ir, ka no tāda tehnoloģija viedokļa, tieši runājot par jaunām tehnoloģijām, man liekas, ka nav varbūt ka kādās detalizētākās diskusijās mēs nonāksim līdz tam, kad kaut kādām konkrētākām lietām, bet tādos lielos vilcienos ir tas būtiskākais, man liekas, ir decentralizācijas tendence. Ja, kad vajadzētu ļaut vienkārši tiem cilvēkiem strādāt. Es domāju, ka mēs pie tā nonāksim, jo jau šobrīd jūtam to megasistēmu, superintegrātoru un tam līdzīgu rīku noriets. Ja, kad ir pāris projekti, kas ir atceltas, šobrīd uzreiz nevienu vārdā neminēšu, kur ir mainījuši savu gaitu uz to, ka tās nelielās organizācijas, kuras ir spējīgas operatīvi darboties, kuras ir spējīgas operatīvi pielāgoties tām vajadzībām, kas ir kur tam klientam tajā galā, tas ir, kā
būs, nu jau pats klišejiskais teiciens Tams Bauskā vai biznesmenis Rīgā, ja, ka tur, kur tie cilvēki ir tuvāk tam klientam, ka tur notiek šī sistēma attīstība, izstrāde, vispārējais. Un ka šeit, nu, protams, ka vienīgais ir jānodrošina kaut kādu savietojumu šīm sistēmām, jā, tādā ziņā, un to var izdarīt ar tādiem standartiem, tas nav nekas jauns, un to vienkārši tādā veidā var attīstīt, jā. Es domāju, ka, ja nu, jautājums ir to, kas mums 2000 gadā, tad es domāju, ka mēs redzēsim daudz, mēs redzēsim daudz decentralizētāk to valsts IT saimniecību, kas arī dos iespēju mums daudz ātrāk un aktīvāk attīstīt e-pakalpojumus un vispārējo, ko mēs no tās valsts gribam redzēt. Pajādām izpaldīt. Mans sauc Uģis Bisenieks, es šajā situācijā pārstāvu valsts sektoru, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un tieši e-pārvaldes novirzienu. Raugoties valsts pārvaldes 2.0 virzienā, respektīvi šīs jauno komunikācijas rīku vai jaunās interaktivitātes virzienā, es redzu, ka mums ir šobrīd liels potenciāls. Un pats tas, ka mēs šeit esam kuplā skaitā šeit atnākuši valsts pārvaldes un jaunā tehnoloģija entuziasti, tas to vēlreiz apliecina, ka mums pēc 5 gadiem būtu cerības sagaidīt, ka pirmkārt sabiedrībā veidojās šie sociālās kopienas, pilsētas kopienas ar šiem sociālajiem mēdījiem, un ka gan politiķi, gan valsts pārvaldes, iestāžu vadītāji, darbinieki, ierēģi ņem vērā un var rēķināties ar to viedokli, kas tiek veidots un formēts šajās sociālajās kopienās. Var rēķināties, ja šīs sociālās kopienas ir spējīgi ģenerēt idejas, diskutēt, sagatavot priekšlikumus un arī pieņemt lēmumus. Jo līdzinājā varbūt problēma drusku tā, ja ka valsts pārvalde no sabiedrības dzird atsevišķas balss no pulkas. Mēs nedzirdam, teiksim, tādu kopīgu viedokli, un tad, teiksim, reaģējot uz kaut kādu šo atsevišķo balsi, nereti ir liela iespēja varbūt iet maldu ceļu, jo nevienmēr ir tā, ka tas, kurš skaļāk ļauj, tas ļauj pareizāk. Kas mums ir vajadzīgs? Pirmām kārtām es domāju, ka atslēga jau slēpjas pašā šajā te Web 2.0 nosaukumā. Tas ir 2 dimensijas. Tehnoloģiskā dimensija un organizatoriskā dimensija. Un šī organizatoriskā dimensija ir atkarīga vai reflektē atbilstoši mūsu pilsētas sabiedrības sprieduma pakāpei. Te gan tā negatīvā indikācija tā, cik tad mēs aktīvi piedalāmies vēlēšanās. Nav tas labākais rādītājs. Bet redzot šī pēdējo gada attīstības tendenci, sabiedrībai arvien vairāk interesē, kā viņa var palīdzēt valsts pārvaldei. Valsts pārvaldei arvien vairāk sāk interesēt sabiedrības viedoklis. Tad redzu, ka tiešām ir pamats ļaut pie tā notikt. Es domāju, ka mēs šodien dzirdēsim ļoti daudz inovatīvas un labas idejas, gan no valsts pārvaldes puses, gan no sabiedrības puses, kā izveidot šīs sabiedrības iesaistes risinājumus un kā viņus iedzīvināt, kā izveidot organizatoriskos modeļus, kā iesaistīt un motivēt sabiedrības, katru vienu cilvēku. Tādēļ gribu novēlēt visiem radošu garu, radošas idejas un novēlēt katram aizejot mājās savā darbvietā, uzņemties, īstenot kādu no šīm idejām, ko mēs dzirdēsim.